Zinat, kā Norvēģija aizsargā savu iekšējo tirgu un produkciju? Tūlīt pastāstīšu. Piemēram, augļu un dārzeņu sezonā, lai aizsargātu vietējos produktus, to pašu augļu un dārzeņu imports no citām valstīm tiek aplikts ar muitas nodevām. Piemēram, kad Norvēģijā ir ābolu sezona, tādu pašu produktu ievešana no citām valstīm izmaksā dārgāk nekā citos gada laikos, kad to ievešana valstī netiek aplikta ar muitas nodevām. Tāpat ir ar plūmēm. No augusta beigām līdz oktobrim Norvēģijā ir bagāta plūmju raža, tāpēc importa plūmēm šajā laikā tiek piemērota nodeva 50 eiro centi par katru importēto plūmju kilogramu, bet pat neskatoties uz šādiem pasākumiem, sava iekšējā tirgus aizsardzībai vietējie zemnieki tik un tā nav apmierināti, jo muitas nodeva nav mainījusies jau 30 gadus un pieprasījums pēc vietējās produkcijas paliek mazāks, jo cenas norvēģu produktiem nevar izturēt konkurenci ar importa cenām. Tāpēc vietējie zemnieki pieprasa palielināt nodevu importētajiem augļiem un dārzeņiem, lai stimulētu norvēģus pirkt pašu savu produkciju.